sāka dziedāt, tas iegļuši rieksins. Cenšos strādāt, Anna. Es cenšos strādāt, Anna. Cenšos strādāt. Garšīgi rieksti. Cenšos. Bet garšīgi rieksti. Cenšos strādāt, Anna. Aplausus. Nu, aplausus. Tu atkal nenozagi neko? Nē. Gunda. Ko mēs ēdīsim? Tu ēdīsiet, ejiet paši zakt, nu, viss. Es sākšu citu dzīvi, visi sevi. Esi vīrietis. Ei, Gundi. Ko riņķu? Pa lokus metam, jā? Tā mēs tagad? Tas ir, nu. Es te vispār man riebjās, ka jūs un... Vai ieej? Ko ģimene skaitās? Pīpē, man nevar uzcienāt, nu. Tu neprasīji. Piedod. Ģimene. Mēs nesmēķējam. Es gribu sākt jaunas attiecības, visi sevi, es gribu iepazīties. Nē? Es gribu jaunas attiecības, nu. Ko? Paldies, bet, nu, es gribu īsti ģimeni tāpat, nu. Es gribu bērnu. Es gribu māju. Man jau ir apnicis dzīvot jau uz ielas, nu. Jā, bērnu mums nebūtu. Es gribu arī kādreiz paēst siltu ēdienu arī, nu. Tu kādreiz esi ēdis siltu ēdienu? Tu vari iedomāties, kā viņš garšo? Nu, toreiz, kad aizdegās hotdogu tā mašīna, tā bija silts ēdiens. Viņš atsala. Muļķītis tu, nu. Gundi, nu, kāpēc viņu sauc? Tā bija jāsaka. Jāsaka. Nesauc, viņu sauc Gundi. Bet es gribu jaunu ģimeni, es vairs negribu jūs, nu. Bet tu pats izvēlējies, nu. Izvēlējies, palikt. Tu mūs negribi, mēs tevi gribam, tas pats vien ir. Kurš paliks, kurš aizmūs? Kurš aliņamies pakaļ? Es par to padomāju. Uz pirmajā. Velns lai parāj tādu dzīvi. Velns lai parāj tādu dzīvi. Pirmā ģimenes bilda. Viņam labo roku. Kreisā kāja. Labo roku jāaptur. Jā. Pārāk grūts uzdevums. Kā tevi sauc? Jāna. Jāna, jā. Un kā sauc savu draudzeni? Kāca. Jāna? Kāca. Kāca, jā. Kāds ir? Jāna un Kāca. Ciesmi. Atsūtiet bildi uz interneta. Es esmu tieši internetā. tas tāds atklājums, kas īstumā radies, viņš tāds visu pasauli. Tāds tīkls, kas ir arī pat tagad šeit. Viņš šobrīd, jūs viņu neredzat, bet viņš ir. Nu, tas ir. Saki vienkārši e-pasta adresi. Tas būs pārāk gari. Iedod e-pasta adresi un atsūti. Iedod vienkārši vizītkarti. Atsūtiet savu vārdu, jums varam palikt apakšā, jā? Man nav līdz vizītkaršu grāmatas, man čeku grāmatas. Es kārtībā. Čeku grāmatiņa? Jā, bet summu es nerakstīšu, ieraksiet da jebkādu. Tā nav problēma. Tu čeku arī uzzīmēsi, jā? Protams. Norādi banku. Citadela. Nē, Krājbanka. Man joprojām Krājbanka ir konta.
Cik tev palika tur? Ui, daudz vairāk kā Raimim. 4. Un tā nauda aiziet. Mūsu ģimenes budžets ir jau patukšojies jau. Vai jūs gribētu būt mūsu ģimenē? Jā. Yes! Success! Jā, uzrakstīja arī par to. Uzraksta līgumu. Viņš kā par grāmatu vedi mācās. Visu māk rakstīt. Uzraksta līgumu. Līgumu mēs jums aizsūtīsim vēlāk, kad tu atsūtīsi, es uzzināšu to vēpus, kad atsūtīsi man bildes, mēs aizsūtīsim līgumu un kontraktu un visas vienošanās. Tīri likumiskās tas ir jānokārto, lai pēc tam ieņēma dienas nepiecietos un arī tikamības policija un visu pārēj. Tas ir diezgan tāda birokrātiska padarīšana, bet es domāju, ka tur īpaši nebūs maigi lielā sarežģījuma. Kur tu visu iemācījies? Es saku, viņš mācās. Es vairs nemācos. Labi, jā, tā Jāna un Kaķa. Paldies! Atceros vecais stāsts iepriekš. Par šo mūri? Jā. Tā kā viņš celts 87. gadā, saprotams, ka vecāks dzimē jau sen iepriekš, bet viņš stāsts, viņam bija vīzijas apmēram par to, ka viņam bija sapnis izstāsties. Tas jau Ingus vecstāsts. Ne jau tavs vecstāsts, tas ir viņa vecstāsts. Mans vecstāsts atstāvis. Kā tavs vecstāsts var būt? Kāds jums viens vecstāsts var būt, Varbūt viens vecstāsts? Muļķības. Teorētiski tas ir iespējams, ka mums ir viens Varbūt jūs esat brāļi, Smieklīgi. Ja ir viens vecstāsts, tad ir brāļi, pareizi. Ja ir viens vecstāsts, tad ir brāļi, jā. Nē, nopietni? Nefilmēji. Jā. Tā bija pēdējā mašīna. Rīgā vairs smukākas nav. Gunti, kāpēc nenosopēji? Nē. Bērni! Pa saldumiņam? Tur snīpis. Snīpja nav! Atņem snīpi. Man nav snīpi. Atņem snīpja! Man nav snīpja! Man nav snīpja! Man nav snīpja! Ir snīpis! Ir snīpis! Nav snīpis! Ir snīpis! Varētu paudžot. Snīpītī! Snīpīši! Ulrīt! Skrienam! Snīpīt! Skrienam! Cauri piesnigušajiem laukiem bridamās zaķītes un paklupa. Garām skrēja lācis, kurš nebija aizmidzis ziemas miegu. Un abi sadevušies rokās cēlās un devās uz siltākām vietām. Daudz laimes Ziemassvētkos.